Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Dievs spēj mainīt jebkuru. Šodienas rakstu vieta. Bet viņam ejot, notika, ka tuvojoties Damaskai, piepieši viņu apspīdēja gaisma no debesīm, un pie zemes nokritis viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Viņš jautāja: Kas tu esi, kungs? Bet viņš atbildēja: Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara. Apustuļu darbi, 9. nodaļa, 3. līdz 6. pants. Šodienas pārdomas. Apustuļu darbu 9. nodaļā lasām par Saulu. Viņš bija ļoti ļauns pret kristiešiem. Ceļā uz Damasku, kur viņš grasījās vajāt kristiešus, Sauls piedzīvoja pārdabisku sastapšanos ar Jēzu. Šī tikšanās viņu pārveidoja no kristiešu nīdēja par iespējams dedzīgāko kristieti savā paaudzē. Sauls bija tik ļoti pārmainījies, ka viņam pat iedeva citu vārdu – Pāvils. Dievs lietoja Pāvila zināšanas un talantus, lai ne tikai izplatītu evaņģēliju, bet arī sarakstītu lielāko daļu no jaunās derības vēstulēm. Pāvils vēlāk vēstulē romiešiem rakstīja: Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieši slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrās kvēlojošas ogles. Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvar ļaunu ar labu. Mūsu dzīves ceļā būs dažādi cilvēki. Esi tas, kurš netiesā, bet aizlūdz. Esi tas, kurš nenovēršas, bet paēdina un padzirda. Apzinies, ka Dievs spēj mainīt jebkuru cilvēku un lietot ne tikai tev, bet arī daudziem citiem par svētību. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka esmu tiesājis un dalījis cilvēkus sliktajos un labajos. Patiesi, tu mīli ikvienu un spēj mainīt pat viscietākās sirdis. Es pateicos, ka tu padari mani spējīgu kalpot pat tiem, kas vēršas pret mani. Jēzus vārdā. Āmen.